Vai zinājāt, ka arī suņiem, tāpat kā cilvēkiem, ir nepieciešams regulāri pārbaudīt redzi? Kā notiek acu veselības pārbaudi dzīvniekiem? Dzīvniekam patiešām ir nepieciešama regulāra redzes pārbaude. To vajadzētu veikt reizi 2 gados. Īpaši aktuāli tas šķirnēm, kurām redzes problēmas varētu būt iedzimtas. Noteikti jāmin mopši, franču un angļu buldogi un kollī. Izrādās arī Ķīnas cekulainie un Džeka Rasela terieri ir šķirnes, kurām mēdz būt tik smagas acu problēmas, ka dzīvnieks var pat kļūt akls. Tās šķirnes, kurām ir šie īsie purniņi, tad tiem ļoti bieži ir dažādas plakstiņu problēmas. Lielākā daļa acu slimības sunim ir līdzīgas kā cilvēkiem, tā skaitā katarakta. Tādēļ ir rūpīgi jāsako līdzi dzīvnieka vizuālajam acu izskatam, jo tas ir veselības rādītājs. Vai nemainās tas, kā astiņas spīd, vai neparādās kaut kādi izdalījumi. Īpaši būtu uzmanīgi jāpievērš tad, ja dzīvniekam pēkšņi parādās sarkanats, vai arī astiņā var redzēt kaut kādas apduļķojumus, vai arī, ja jūs nevarat pilnīgi precīzi saskatīt acu struktūras. Parastā izmeklēšana sākās ar tādu apkārtnes apskatīšanu vispirms, lai mēs redzētu, vai astiņas ir simetriskas, vai nav kaut kāda izdalījuma no acīm, vai nav pastiprināta asarošana. Šī neiroloģiskā izmeklēšana ietver sevī tā saucamo briesmu refleksu. Tas ir, kad dzīvniekam tiek tuvināts kāds objekts, un tātad normāla atbildes reakcija ir tas, ka dzīvnieks aizver acu plakstiņas. Tiek pārbaudīta arī acu zīlītes reakcija. Iespīdinot gaismu acīs, zīlītei jāsašaurinās. Izmeklēšanā mēs izmeklējam asaru daudzumu, un asaru daudzums tiek izmeklēts ar asaru testiem. Šis tests parāda to, cik dzīvniekam izdalās asaras 1 minūtē. Ja asaras ir mazāk, tad dzīvniekam iespējams ir sausās acu sindroms, kas ir diezgan nepatīkama sajūta, tāda sausuma sajūta acī. Mazo šķirņu sunīši bieži mēdz būt tuvredzīgi. Tāpat kā cilvēkiem, arī dzīvniekiem ir brilles. Tiesa gan tās vairāk tiek izmantotas darba suņiem. Jāuzsver, ka acu slimību ārstēšana ir dārgs process. Lai gan pasaulē dzīvniekiem katarakta tiek operēta, Latvijā šāda prakse ir reta, tieši finansiālo apsvērumu dēļ. Dzīvnieku acu veselību galvenokārt ietekmē iedzimtība. Protams, ka nedaudz arī vide ietekmē. Ja dzīvnieks dzīvo, viņš ir daudz zemāks nekā mēs, šis acu līmenis ir daudz tuvāk grīdai, kur ir vairāk putekļi. Ja ir apsildāmās grīdas, tad tur ir daudz sausāks gaiss, kas var ietekmēt. Savukārt, ja dzīvnieks dzīvo ārā, tad, protams, tas ir vējš, sniegs. Maldīgs ir priekšstats, ka suņi, kuriem acu priekšā ir apmetojums, redz sliktāk. Tas nekādā ziņā neietekmē viņu acu veselību, ja viens saimnieks kažociņu rūpīgi kopj. Izrādās, ka cilvēku un dzīvnieka redze atšķiras. Suns redz daudz īsāku attālumu nekā mēs, taču acis ir daudz jūtīgākas uz kustību. Krāsas ir tā, ka nav tik pilnvērtīgas kā mums. Tiek uzskatīts, ka suņi neredz sarkano krāsu. Tad parastā šīs gammas ir zila, dzeltena un dažādu pelēku nokrāsu. Ir vairāk paņēmieni, kurus saimnieks var izmantot, lai redzi pārbaudītu sunim mājas apstākļos. Kopumā mājās es pat teiktu, ka diezgan grūti ir pārbaudīt redzi, jo pirmkārtām suns šajā vidē jūtās ļoti labi. Viņš pazīst mājās visas istabas. Ļoti bieži tā, ka dzīvnieks ir jau ļoti vājredzīgs vai pat akls, bet vizuāli tas nav redzams, tāpēc ka viņš šo teritoriju ļoti labi pazīst. Ja tas dzīvnieks ir maziņš, tad mēs varam viņu paņemt opītē un pret kādu galda virsmu tātad nedaudz tuvināt. Ja dzīvnieks ir redzīgs, viss kārtībā, viņš vienmēr uzliks rociņas uz galda. Ar vatīti tātad arī kā viens no variantiem, tātad mēs paņemam pavisam mazu pūciņu, lai tā neradītu nekādu gaismas plūsmu, un tad es redzētu, ka viņš tomēr nedaudz ieinteresējās, kas lido. Citreiz arī tā, ka saimnieks saka, ka viņš kustina roku un dzīvnieks seko līdzi, bet tur ir ļoti daudz šīs kļūdas iespējas, jo mēs ar gaismas vilni tuvinām tātad gaismu un ar taustas matiem dzīvnieks to jūt. Labākā ārstēšana ir savlaicīga profilakse. Tādēļ neaizmirstiet ikgadējā vetārsta apmeklējuma laikā arī apjautāties par dzīvnieku acu veselību.